Esiet sveicināti, dargie florbola draugi un līdzjutēji. Sākam translāciju no Irlavas sporta nama, kur jau pēc dažām minūtēm sāksies LV florbola līgas ceturdaļfināla sērijas trešā spēle starp florbola klubu Irlava un FS Masters Ulbrokā. Arī izgājieni principā pretī vārtiem. Šmīts tur labi atdeva piespēli. Un tagad Šmīts gūst vārtus. Ātri izspēlē bumbiņu Ulbroka un sekmīgs metiens Šmīta izpildījumā 1-0. Kļūst rezultāts. Pastīsimies vēlreiz atkārtojam ātri. Šmīts ar bābri izspēli nepaspēja vēl savus ierastās maiņas, bet tā saka, pa nedēļu ir pastrādāts pie taktiskiem risinājumiem. Te 1-1 tiek nogādāta bumbiņa un Birstiņš savu iespēju garām nelaiž, pilnībā aizmirsts, vai arī tieši otrādi neaizgāja atpakaļ aizsardzībā Birstiņš. Nogādāt viņam bumbiņu un meistarīgi viņš FS Masters Ulbroka florbolists nav tā, ka savus izspēles. Un vārti! 3-0 ātri izdodās vairākumu realizēt. Un ar precīzu metienu atzīmējās Emīls Jančevskis. Gribēju teikt, ka nedaudz pietur bumbiņu pirms piespēles veikšanas FS Masters Ulbroka florbolists, tādējādi neveicinot. Zalmans atbruņo. Kļūdās gan piespēlē, dod iespēju Bītmanim, atvaira Ansbergs. Mēdins pret un vārti! Izspēlē tomēr Bītmans bumbiņu, Mēdins nespēja patraucēt. Un tālāk jau Morozovam nekas cits neatlika, kā no vārtu priekš padarīt darbiņu līdz galam, un to arī viņš izdara. Pastīsimies vēlreiz, Bītmans izspēlē un vispār pieliek Noju tikai. Nojas nēr to pusi, uzmet Tauba. Mēs tam meklē veiksmi. Tauba arī atzīmējies ar vārtu gumbu. Un ir vārti! Tomēr neteiksim gluži ar gaļu, bet ar cīņas par Renāram Stančikam izdodas ieraidīt bumbiņu vārtos, mēģinot atņemt to pretspēlētājiešu ar uzsit ar Noju, un Ivars Dišarēts nebija īsti gatavs šādam pavērsienam. Arī tā, lai pašiem prieks, jo nedomāju, ka otrā spēle Ulbrokā vai arī pirmais periods šajā spēlē radīja kādu prieka mirkli. Bloķēts Zalmaņa metiens, tiek priekš Kauļevskis un bumbiņi ir vārtos. Ļoti ātra atbilde. Neizslēdzami, ka būtu piešķirts soda metiens, ja Kauļevskis nebūtu realizējis šo izgājienu. Skatīsimies vēlreiz. Ar Nūsnēr to pusi pārceļ bumbiņu pāri. Un Ansbergam vārds, protams, nevar vainot. Mareks Stančiks, Renārs Kazlovskis. Mareks Stančiks. Vārti! Lielisks Mareka Stančika metiens vārta augšējā stūrī. Rezultāts kļūst 2-5. Arī pirmajā spēlē izdevās sekmīgi nospēlēt vairākumā Irlavas florbolistiem. 12 minūtes jau nospēlētas spēles otrajā periodā. Toms Bītmans dodās solo reidā. Pie
teju apkārt pus laukumam. Renārs Stančiks pret viņu, un šeit bumbiņa vārtos. Tik ilgi vilka bumbiņu sev līdz Bitmans līdz atstāja. Principā atstāja to Rolandam Kovaļevskim. Un Rolands Kovaļevskis otro reizi spēlē padara savu darbiņu, raidot bumbiņu vārtu tīklā. Vai izdosies arī šajā spēlē tikt pie vismaz 3 gūtiem vārtiem FS Masters Ulbruka līderim. Lapiņš uzvarēja 2 metra vērtus priekšu, un Šmits nodemonstrēs savu meistarību, ieraidot vēl vienu bumbiņu. Ansberga sargātajos vārtos Marks Stančiks norāda, ka noja pacelta pārāk augstu. Bet šķiet, ka netiks mainīts lēmums, un Šmits tiks pie spēlētāju viņu un neļauj izvērsties, ko pierāda arī šī epizode. Atkal gar vārtiem raidīta bumbiņa, līdz Lapiņš to ieraida no ārtīkla, tā ka pirmo reizi arī Everts Bīters kapitulē. Atkal piespēle gar vārtiem, nemaldos jau par 3. reizi īsā laikā iziet šādu piespēli cauri. Un noslēdzas ar sekmīgu metienu, nenoslauk vārtu priekšu, kur Siliņš spēlēs atzīmējas arī gūtiem vārtiem. Bet nu šodien palicis ārpus aktīvo spēlētāju loka. Renārs Stančiks pie bumbiņas atspēle Riekstiņam. Riekstiņš! Otro spēli pēc kārtas arī Ričards Riekstiņš spēja gūt vārtus. Ļoti precīzs metiens. Tālajā augšējā stūrī Ričarda Riekstiņa izpildījumā. Izdodas nedaudz uzlabot rezultātus tablo. 3-8. Skatāmies no mainieku pozīcijām. Beidzoties veidot uzbrukumu. Piltiņš Klameru gatavi augstākam presingam. Jādara viss iespējamais. Un vārtī pozicionāli kļūdās Irlavas florbolisti un atstāja Ediju Šembergu vienu pret Evertu Bīteru. Bīters vēl mēģina izlekt, bet meistarīgāks savā izpildījumā ir Šembergs. Savai rezultīvai piespēlei pieliekot klāt arī vārtu Bābris un Čevskim, Šmits. Atspēle uz Morozovu. Šmits. Diriģē savus komandas saspēli Bitmanis un vārtī. Izlaiž. Bīters šo bumbiņu likās, ka jau izdevās to iegūt, bet tomēr 10. reizi bumbiņu atrod ceļu Irlavas vārtos. Toms Bītmans realizē skaitlisko. Riekstiņš šeit dodas uz soliņu. Kazlovskis piespēle un nerealizē šo iespēju. Renārs Stančiks. Principā tukšs vārti jau bija, bet acīm redzot kaut kas pārtraucē Renāru gūt vārtus. Tikmēr ar precīzu mētienu otrā laukuma galā uzreiz atzīmējas viesi. Ātrais pretuzbrukums. Un bumbiņa arī 11. reizi nonāk Irlavas vārtos. Pastīsimies vēlreiz Šmita piespēle uz tālo vārtu stābu. Un tur meistarīgi cīnīties. Bitmans gan domās savādāk. Lapiņš atmet bumbiņu atpakaļ. Un tas ir arī viss šajā spēlē. Pēdējās sekundes norit un 11-3. Varam apsveikt florbolu skolu
Masters Ulbroka ar izcīnītu panākumu, un viņi kā vienīgie starp visām Elvija Florbola līgas izslēgšanas spēļu komandām ir spējuši panākt sērijā 3-0.